Atvainojos. Oskars ir apslims beidzot nedaudz. Tātad. Kas notiek vispār? Kā man iet? Ko es daru? Kā stumtā iet? Ir tā, kad bija šausmīgi daudz kaut kas, ko darīties un riktēties un nedrīkstu taisīties vairāk neko lielu, diemžēl. Pēc, kad nebūs kur glabāt, jo tuvākā laikā es jau ņemos, riktējos un daros un vācu ārā konservatoriju, pagalmu, visu kārtoju vācu, jo konservatorijā jumts mainīsies. Mainīšu jumtu, nebūs tie polikarbonātu paneļi, bet būs koku konstrukcija vispārējais, jo tie polikarbonāts ir, nu, nezinu. It kā teiksim tā, ka varētu to pašu polikarbonātu likt, bet izmaksā daudz vairāk nekā no kokus tas ir smuku jumtu. Tad skatīsimies, kas man tur sanāks, bet, nu, tas tā, kas vēl ir noticis. Esmu piestūķējis darbnīcu pārāk daudz materiālu, ka man vienkārši nav rūmes. Man ir 50 galda virsmas mātājās, tur pa stūrī viss mātājās. Tad vēl tie eksotiskie koki, tur plaukts pilns. Te vēl ir virsmas, dabūju vēl, te vēl var redzēt, ir virsma šim kokam melnējam, vengi, kas ir. Tad vēl ir zebrano. Vienkārši darbnīca pārstūķēt. Vienkārši vaiprāts grūti pastrādāt, bet, nu, tas tā. Domāju, kad laikam būs tomēr jāņem tas tā glabāšanas konteiners, kurā es varu sastūķēt visu materiālu un, teiksim, nedēļā reizi aizbraukt. Un tas padās 9 minūtes no manīm, jo vienkārši aizbraukt un savākt visu, ko man vajag uz nedēļu, piemēram, ja tur tāds materiāls. Un lai viņš tur stāv sausumā, viņam nekas nenotiks. Tas būtu labāk, kamēr es tur visu to piebūvu uzčinīšu. Bet, nu jā. Tāpēc nav man, diemžēl, neko, ko labi forši parādīt, izņemot gaļas dēlīšus atkal, ja kādam tomēr interesē, kā var uztaisīt šāda veida ļoti skaistu gaļas dēlītu. Viņš ir diezgan pasmaks, viņš ir gala šķiedra, tā nav sāna šķiedra. Agrāk es taisīju sāna šķiedru, bet tad es iemācījos uztaisīt gala šķiedru, iedomājieties. Tāpēc jā, tad šo es uztaisīju pārsmēties apakaļ. Vienkārši, nu, krasavčuks, teiksim tā. Un tad šodien es uztaisīju šo mazo pizģuku. Abi ir taisīti no vienādiem kokiem. Abi divi taisīti vienādā leņķī. Bet līdz ar to, kad šis ir taisīts no plāniem, tāpēc tas rakstīns ir nedaudz savādāks nekā tas. Man jau godīgi labāk patīk tas. Bet, nu, atgriezumi ir jāizmanto ārā. Es viņus nemetīšu, man bija mazas līstītes, tāpēc es sazāģēju tās līstītes. Un uzčinīju šādu. Tad paskatīsimies, kā es viņu uztaisīju, paskaidrošu jums, kas ko kā, un tad beigās vēl pabadzerēsim, vai ne? Baigiet tūti, nu tiešām baigiet tūti. Es atvainojos. Tātad, es biju sācis šito video taisīt baigi san, un kaut kā esmu lahanovs ar, nezinu, telefonu. Vienkārši nav video, kroču. Pirmā fāze ir, teiksim, tā izdarīta un nav video. Kā jūs redzat, viņš taisīts no maziem atgriezumiem un līstītēm, teiksim tā, tad es jums parādīšu, kas ir jādara, lai tu nokļūtu šitik tālu, jau lai varētu sākt, teiksim, zāģēt un līmēt nākšo steidžu. Ko mēs darīsim? Mēs iesim pie zēmera vai garinātāja, nezinu, kā viņu tautā cilvēki sauc, es viņu sauc par zēmeru, galdu zāģi, augstam līdzīgs vienuzmīgi. Ne par to izstāsts. Tad ejam atpakaļ pie zāģa, un es jums parādīšu, kas jums ir jādara, kā jums ir jāsazāģē, lai tiktu šitik tālu, un tad laidīsim tālāk. Nu, ko Oskars ir atceļojis līdz zāģiem? Tātad, es jums parādīšu kaut ko. Jums ir jāatcerās, ka diviem dēlīšiem vajag būt 90 grādi vienā malā obligāti, tikai tāpēc, ka tās būs sāni dēlītiem. Tad, ko mēs darīsim? Man jau zāģis ir uzčinīts uz 60 grādiem. Zāģi var činīt uz 45, uz 75, kā grib. Bet, nu, uz 75 nebūs tik skaists dēlīts. Vai gulēt tuba lampa. Labi. Es sliku uz 60, jo tad it kā smukāk izskatās. Var arī uz 45, tad tas zigzagiņš būs daudz, teiksim, tāds smukāks un foršāks. Vienuzmīgi. Uzčinījam zāģi uz 60 grādiem, piemēram, kā es to izdarīju. Tad paņemam dēļus, kas būs malās. Un nozāģējam. Vienalga, cik viņi ir. Piemēram, šis ir 5 cm, varbūt mazāks. Tam, piemēram, man ir lielāks. Un nozāģējam tā, lai viena maliņa ir 90 grādi, oriģinālā, kas paliek. Un zāģētā būs 60. Tad mēs ņemam otru dēli. Piemērs kā tāds, paņemšu vēl vienu dēli. Arī jau atgriezums, ko atkal izmantošu. Un mēs darām to pašu.
un nozāģējam atkal 60 grādiņus. Tad tos divus mēs liekam malā. Tad, ko mēs darām? Pārpalikumi, kas ir, piemēram, bijuši no šā, piemēram, ja tu sāc ar dēli, ja, tad tev paliks plus mīnus kaut kas tam līdzīgs, ja. Viņam būs vienā malā 90 grādi, otrā malā viņam būs 60 grādi. Tad, ko mēs darām? Mēs ņemam to atgriezumu un 60 grādi, lai paliek tādā pašā leņķī, kā jums asmenis. Tad izvēlamies, cik biezu mēs gribam un laižam cauri. Atkal nākušo līstīti izvēlamies, cik biezu gribam un laižam cauri. Un tādā veidā, lai visām līstītēm būtu 60 grādi abās pusēs un daudz līstītes. Tur mazas, lielas, rasnas īstas, teiksim tā, ja. Tā kā man reku vēl mētājās, ko es pēc tam izmantošu atkal lengi reku vēl mētājās, ja. Tad vienkārši zāģējam viņas pilnīgi visas, lai viņas visas ir 60 grādu leņķī. No abām pusēm, bet divām tikai 90 grādu leņķī. Tad, kad jūs to visu esat izdarījuši, tad mēs ķeramies klāt līmēšanai. Tā ir breķi. Forša mūzika skanē. Tātad, līmēšana. Kā jūs redzat, ja jūs vispār tur kaut ko redzat, visiem ir 60. Vienkārši uzklājam līmīti virsū uz visiem leņķiem, visiem 60 grādu leņķīšiem un saliekam šādi kopā, kā jūs gribat to paterniņu, piemēram, kā es izdarīju, man ir auciģoriņš vengē, auciģoriņš padoks un blablabla tādā garā. Tad obligāti uzliekat augšā 3 kokus un apakšā 3 kokus un saspiežat ar klampiem. Ja jūs to neizdarīsiet, spiešanas procesā vienkārši viņš viss izslīdēs un būs normāls kasjaks un varēs čakarēties pēc tam, teikšu, kā ir. Tas ir obligāti jāizdara, jo ir tas leņķis, jo viņš vienkārši slīdēs ārā, jūs paši pēc tam redzēsiet. Tad vienkārši saliekam klampiņus, saspiežam kopā un gaidam tutku, plus mīnus. Man viņš ilgi stāvēja. Tad, kad viņš ir jau salīmējies, es izmērīju šo platumu, teiksim tā, lai man nebūtu daudz jāčakarējās, un es vienkārši izlaidu viņu cauri biezumenei no abām pusēm, un kā jūs redzat, rezultāts ir šāds jau, un tik tālu esmu ticis. Bet, žēl, ka, tas video pasaka, bet, ceru, ka jūs sapratāt, kas jums bija jādara. Nekas grūts, ļoti vienkārši. Vienkārši sazāģējam salīmē. Tas ir pirmais etaps, un tagad mēs ķersimies klātī pie zāģēšanas. Zāģēšu es viņus 4 cm, plus mīnus, tad man dēlītis sanāks kaut kā 3,6 biezumā. Tāds maziņš dēlītis, kā nekā viņš ir no pārsvarā tikai atgriezumiem, lai viņi plētu naudu viņi varētu, teiksim, tā pārdot, ne? Tad ķeramies klāt pie zāģēšanas un nākušo līmēšanu. Normāls kasjaks sarāds. Sorry ar to video, ka tā sanāca. Bez jārā. Tāpēc, ka es no telefona filmēju, tas sīkais ar telefonu spēlējās citreiz, un kā, varbūt viņš kaut ko izdzēs, varbūt es kaut ko izdzēs, bet, tas tā. Ceru, ka kaut ko sapratāt. Slīpēšana atkal es baigi neiespēju grādīt jums, tāpēc, ka, visi jau to zina, kā tas tiek darīts, un nekas traks tas nav, teiksim tā. Tas kā process, laiks. Bet šādu uztaisīt, tas 2 reizes bija jālīmē.
Nu, nolīdzināšana, slīpēšana, noslīpējusi ar 1000. Kā bija? 80, 120, 240, 320, 400, 600 tūkstoši. Tad tur aiziet bišķi vairāk kā stunda, plus mīnus. Bet, dēļ tā skaistuma jau, ir vērts to darīt. Jo redz jau pats uzreiz, kad špīd. Un šitais kaut kāds, nezinu, braķis sanāca. Varbūt pātu slīpē, bet kopumā ļoti skaists. Ko es vēl gribēju parādīt? Redzat šo? Kārtīgs gaļas dēls, nevis tev. Tik tāds dēls. Kaut gan cena viņiem visam ir vienāda. Šis ir taisīts, ja es nekļūdos, no diška barža 10 centimetri biezs. Kādam vajag šitos kājas uzmest uzreiz hospitālā jābrauc, ne? Vienkārši uztaisīju šādu. Vasks vēl virs viņam. Vakardien pabeidzu. Vienkārši gribēju uztaisīt šādu, jo cilvēkiem šausmīgi vismaz Anglijā šeit patīk tāda liela megadēļi. Nezinu, ko viņiem dara. Kādu klapē vai cūku klapē. Bet viennozīmīgi jātaisīt no diska baža 10 cm biezs, 57 līdz 58 cm plus mīnus tādu izmēru. Svēr 22 kg. Ja kāds grib šādu dēli, var arī uztaisīt no ozola. Kā saka, jāsaka, ja vīrs mājās neklaus ideāls dēls, bet sievai gribot pacelt. Labi, tas tā joks. Tā kā jā, diemžēl, nav ko baigi parādīt, un pa pagalmas kredīta kameras tagad neiešu, tāpēc, ka tur vēl mātās mašīnas, un tā mēs arī neesam ticis projām. Tās iet uz skrapu, un es kā varētu uztaisīt video par mašīnām, kas kaut kā, bet baigais slinkums īstenībā. Un stipri šaubos, vai kādam būs interesi pirkt tādas mašīnas vispār šeit Anglijā. Tomēr viena iet pa 200 paundi ar ejošu motoru, ja, un otrreizēs pa 500 paundi 3-litrīgas benzīnas V6. Ja kādam ir vaigās intereses, var uztaisīt video par abām mašīnām, parādīt, kas ko kāds izskatās. Viena ir A4B5 audārs, stāv jau 5-6 gadu. Jau manā pagalmā, bet pēdējo laiku stāv manā pagalmā. Un otrs ir Mitsubishi Shotguns 3-litrīgas V6. Bet, es domāju, ka es vienkārši tam audāru atdotu skapā, un tad paliks Mitsubishi. Bet, ja kādam tomēr būs interesi, ja kāds noskatās līdz galam, var piekomentēt. Vajadzīgs ir treilers, lai aizvāk projām, un ir lietas, ko es paturu no mašīnas sev, teiksim, tā, vienkārši, nav laika, ne projektiem, neko, tāpēc, jā, tā. Tā kā tā. Kā jums dēlīšu? Zaibis, ne? Jā, es tāpat domāju. Šis ir diezgan padārgs, jā. Šis būs lēts, tāpēc, ka no atgriezumiem ir, un tā, vienkārši tāpat tās piesaistīt cilvēku uzmanību, jo cilvēkiem šausmīgi patīk šie dēlīši, diemžēl. Un megabloks, jā. Tā kā tā, vēl nekur neesmu ticis ar to visu, bardaks. Pamazām, laiks man ir, līdz jūnijam es to visu gribētu paspēt izdarīt. Tāpēc, jā. Labi, īsi.